Jā, paldies debes Tēvam, ka mēs varam satikties, jā, runāt. Jā, satikos ar brāli Agri, sveiks Agri. Jā. Un forši, ka var sanākt kopā, jā, un mums vienot ticības lietas, jā, ko Dievs darīs, jā, mūsu dzīvēs, un kā arī prieks ir dzirdēt citus cilvēkus, kuri runā par Dievu, jā, pamatot, jā, ko Dievs darīs, kas nav kaut kas izdomāts, bet kur, jā, stāsta, jā, liecības un tā tālāk. Nu, jā, gribēju tev jautāt, vai kāpēc ir vērts Dievam ticēt? Nu, ir jau tāds dziesma, ir dzīvot vērts, zilajā krustā to dziesmu dzied, un Dievam ticēt, nu kā, nu kā bez Dieva, nu kā, nu Dievam tas taču ir, tā ir dzīvība, jā, un kaut vai jebkura situācija dzīvē, visur, lai kur es personīgi iet, es jau neesmu viens. Mēs esam divi, man ir Kristus, un lai kāda nebūtu situācija visur, tā teikt, tu jau faktiski izēji kā uzvarētājs, jo tāpēc, ka tevī ir Kristus, to, ko nevar tu, to Dievs tev palīdz, un viņš tev izved. Jā, vai tad nav vērts? Vai tad vērts ir mežā būt vienam, vai mežā būt kopā ar Kristu un lasīt sēnes? Taču ir vērts būt divātā. Tu zini, ka tev ir viens tāds, kas tev pasargās jebkurā situācijā, pats ja zars kritīs no koka. Viņš tev pateiks, paej malā. Tā kā ir vērts ticēt. Jā, ja tu ir viens... Tā tad viņš ir neredzamais spēks, kas pasargā. Pasargā, kā tad, jā. To, ko mēs neredzam. Jā. Bet, kā esmu novērojis, daudzos gadījumos, ja cilvēki kaut ko dara, viņam pat nav obligāti jābūt, viņš obligāti nav Dievam pievērsies. Ir, daudz gadījumu, kad vienkārši cilvēks saka, kāds notika, reku tur garām aizkrities un pēkšņi kaut kas krita, un es pagāju soli, un es pat kāpēc tā pagāju, un pēkšņi kaut kas tur nokrita. Ja? Un ir jau, vienkārši Dievs, viņš jau visu to redz, viņš jau arī, kā saka, tos cilvēkus, kuri vēl nav atzinuši viņu, ja? Vienkārši palīdz viņiem. Man ir, raksta vietas šajā sakarā, es gribēju nolasīt, 1. korintiešiem. Tas tā nodaļa. Ne zāgļi, ne mantrauši, ne dzērāji, ne zaimotāji, ne laupītāji neiemantos Dieva valstību. Daži no jums bija tādi, bet jūs esat nomazgāti, jūs esat svēti kļuvuši, jūs esat taisnoti Kunga Jēzus Kristus vārdā un mūsu Dieva garā. Respektīvi atrad tādu, kur tā tad, Dievs mūs nomazgā, viņš mūs attīra. Viņš mūs, padara tīrs un pilnīgi cits cilvēks. Tā, jā. Par šito tēmu man ir laba liecība viena. Teiksim, ka zāgaļi, mantrauši un visādīgi šitie te visi no šīs pasaules, un pat cik es arī pats kādreiz tāds bija. Un tā kā savā laikā dzīvoju kopmītnēs, un vienu dienu es tā atrados pārdomās un domāju, Dievs, paskaties uz mums, uz vīriem. Mēs te strādājam, te ņemamies, daramies, viens ir tāds, kāda jēga no mums vispār šī dzīvē, vispār, kāda jēga, visādīgs palaidnības dara, un Dievu vispār pazīt negrib, ka tu kaut ko par Dievu pasaki vai kā, vispār negrib dzirdēt neko, kāda jēga no tādas dzīves vispār. Un Dievs man pēkšņi uzrunāja. Viņš saka, pasaulē nevajadzīgi un nicināmi, bet Dievam izredzēt un dārgi. Es domāju, kā Dievs? Es nesapratu, kas mēs šitie vīri, šitie pļēguri, šitie tevi izredzēt un dārgi. Kā to vispār saprast? Es vispār neko nesaprotu vairs. Pagāja varbūt kāds minūtes 10, atrodās šīs pārdomās visās, un pēkšņi Dievs sāk runāt. 1. korintiešu vēstule, 1. nodaļa, sākot ar 25. pantu, un tur ir uzrakstīts konkrēti. Vispār to varbūt vajadzēja nolasīt. Kas šī pasaulē tā teikt, kas nav nekas, tas Dievam ir kas. Jā, un kas pasaulē nicināts un nevajadzīgs, tas Dievam izredzēts un dārgs.
Nu, tas tik konkrēti viss ir pateikts, kad, nu, kā? Avot tā. Jā. It kā domā, ka tas cilvēks nav nekas. Nu kas viņš ir? Ka tā paskatās, kaut tev uz tiem vislabāk jau aizbraukt tur, kur notiek celtniecība. Tur jau vislabākais ir paskatīties. Kā tev ir pusdienu laikā spēlē kāds, tur iet pa gaisu, tur viss šitie te lamvārdi un viss, tur tikai spēj klausīties. Bet viņi Dievam izredzēt un dārgi. Jā. Dievs viņus aicinā pie sevis. Jā. Jā, tā kā man arī tas bija pārsteigums, ka, kas tam mēs taču nekas neesam. Bet mēs esam izredzēti un dārgi, kā izrādās Dievam. Jā. Visi cilvēki ir Dieva radīti. Jā. Viens ir miesiski, otrs ir iekšienē arī. Pat ģimenē, jā, tur bērni, katrs ir savādāk. Tā, labi, tā arī tālāk. Kā tu domā, vai tādi labie cilvēki, kuri jau no sākuma ir bez grēkiem un kuriem neko nevajag? Ir tādi cilvēki, jā, Ventspilī savā laikā satikos ar vienu domu, mēs strādājam, un mēs tur arī tur tāda kristīgā misija bija, un viņi tur daudz ko palīdzēja un visu, un kaut kā, arī mēģināja viņai pasludināt evaņģēlijas, tā sludināja, un visu, viņa klausās, viņa saka, zinu ko, es jau dzīvo bez grēka, man tādu Dievu nevajag, es vispār neko negrēko. Es viņai saku, bet neticēt Dievam jau arī grēks. Jā. Jā. Nepārliecinās to viņu. Viņš saka, man jau viss ir labi, man viss ir kārtībā. Man viss dzīvē noregulēts, viss notiek, viss ir tā, kā vajag. Ko tu no manīm gribi? Ar savu Dievu, ko tu man plies virsū? No kurienes nāk grēks, vai ne? Bībelē raksta par grēku. Jā. Jā. Un tātad, jā, arī rakstiet Romiešiem 5:12. Tātad, kā viena cilvēka vainas dēļ ienācis grēks un ar grēku nāve, tā visu cilvēku dzīvē ienākusi nāve, jo visi viņi ir grēkojuši. Jā. Bībelē mums atklāja, ka visi ir grēkojuši. Jā. Interesanti. Grēkojuši jau ir visi, jā, un teiksim, es arī ar šitie arī iznāk tāda interesanta lieta. Dievs jau saka mums konkrēti un īsti. No sākuma tā kā cilvēks ieraug to grēku, un tā viņš tā kā domā par to grēku, darīt viņu vai nedarīt. Un grēks jau izdarīts dzemdē nāvu. To, ka tu vēl esi tikai domājis, bet tu to grēku neesi izdarījis, viņš jau nāvu nedzemdē. Jā, tu jau padomā un var atteikties, un domas projām nekas tāds nebūs. Ja tu esi izdarījis to grēku, tad viņš dzemdē nāvu. Jā. Tur jau tā lieta ir. Tieši tā. Jā. Un kā tavuprāt saprast, kāds pareizais dzīves uzskats, vai ne? Tātad, mēs kristieši ticīgie, jā, esam nonākuši, jā, kad, pie Bībeles, jā, kad Dievs caur Bībeli. Un kā cilvēkam saprast? Kā viņam atšķirt, teiksim, tur atnāks budists, tur pateiks, jā, man taisnība, jā, es tā un tā. Kā tev liekas? Atnāks tur, nezinu, hinduisti, teiks, nē, man šī tā. Un kā tagad pateikt? Kā tev liekas? Kā tu būtu darījis? Dzīves pieredze man rāda tādu lietu, kad var nākt vienalga kas, vai tur mormoņi tāpat un visi šitie te, taču es esmu šito te ļoti daudz saskatījies. Atnāk ar kaut kādu labumu cilvēkam piedāvā. Un ja cilvēkam piedāvā labumu, viņš ir prom. Kad atnāk, teiksim, ka tu evaņģēliju sludinā, kādu labumu tu viņam var iedot? Cilvēks jau gaida labumu. Jā. Ja labums nav nekāds, to, ka tev Dievs palīdzēs, es jau neredzu to. Viņš jau redz tikai to, ko viņam iedod, to, ko viņš var ielikt kabatā vai ielikt somā. To jau ļoti labi var redzēt arī, teiksim, tāpat humanā palīdzība, kad viņi dala. Un kad, teiksim, tur pasludina Āgenskalnā, ka būs tā dalīšana, es nevaru saprast, kur tie cilvēki ir saradušies, ka tik daudz ticīgi, vai mūsu draudzē tik daudz locekļi ir, vai kā. Pēkšņi uzrodās, nevar saprast, no kurienes. Kā humāno nedala tā viss, tā ir atkal tikai tie, kas tur ir. Jā. Cilvēkam ir vajadzīgs labums. Ja tu viņam dod labumu, tad viņš nāks. Ja tu labumu nedod, un tu viņam var dot labumu gadiem, un tagad pēkšņi tas labums beidzās, viņš ir no draudzes prom, viņš varbūt arī 10 gadus jau sēdējis. Un ka vairs nekāda labuma nav. Man bija taču arī tas situācijas, atsūt tagad no ārzemēm kafiju. Atsūt kafiju, to kafiju izdala, kam tur izdala, un kaut kam tur neizdala. Un kas pa brēkšanu ir? Kas ir pa
aktu šausmas, asars iet pa gaisu, mums neiedeva kafiju, tiem iedeva, mums neiedeva. Ir kaut kāds kafijas paks. Tad iedomājies, kas ir cilvēkos iekšā vispār. Tas ir ārprāts vienkārši. Tas ir vienkārši ārprāts. Jā, interesanti. Jā. Tā, un ko mums raksts saka, jā? 1. Tesaloņķiešu 5. nodaļa. Pārbaudiet visu, kas labs, to paturiet. Nu, tad vienu rakstīt pa pārbaudi, ja? Pārbaudīt. Tālāk, Romiešiem 12. nodaļa. Un netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Nu jā, te par tā Dieva meklēšana, jā. Kas ir labs, tīkams un pilnīgs, jā. Nu, jāatjaunojās jau ir visu laiku, tā teikt, un Dievs jau arī, tu atjaunošanos kaut kā es to tā īpaši tā varbūt neizprotu personīgi, bet es izprotu vairāk tā, ka zinu, ka Dievs tev slīpē, ka Dievs tev audzinā, jā. Jo Dievs jau mūs visu, viņš jau kā savs bērns, mēs jau ar savus bērnus audzinām, un Dievs mūs taisn tāpat audzinā, jā. Nu, un tā pieslīpēšana, un tas viss iet, un tas, tā teikt, no sākuma tas garīgais piens, tas viss tas tiek dots, pēc tam jau tā rupjā barība aiziet līdz rupjājai barība. Un ja kas viens otrs jau viņš visu laiku to pienu dzer, visu laiku viņš ir pienā iekšā, viņš jau nekad pieaudzis mās vai pieaudzis brālis tā nepaliek, ka to viņi parunā, pasēd, paklausies vispār, tur piens nāk ārā. Tur rupjā barība vispār iekšā nav nevienu gramu. Pilnīgi, vispār jābrīnās, Jā. Nu, tu draudzēt satiec tādas. Satiek tādas, jā. Pilnīgs piens iekšā. Tas ir vispār, es nezinu, kā tas tā var būt, bet es nezinu, kā tas tā vispār ir, bet tā tas ir. Tā ir patiesība. Respektīvi, runa par tādu virspusēju lietu būtību neizprašanu, vai tā virspusēju pieeja, jā? To, ko tu teici. Jā. Acīm redzot, ne visiem ir dots izaugt, un ne visiem ir dots to rupja barību arī, tā teikt, ēst. Jo Dieva vārds jau tiešām, viņš jau ir arī rupja barība, jā, ne tikai piens vienam. Jā. Jā, tā kā tas ir... nav gatavs. Tā ir izaugsme. Tā ir izaugsme, un Dievs jau audzinā. Varbūt kādam, tā teikt, arī ar to pieni jāiziet no šīs dzīves, jā, viņš tādā piena stāvoklī paliek, jā. Un tādi cilvēki ir ļoti daudz. Ne tikai parastie draudzes locekļi, viens otrs, kas ieņem arī amatu. Iekšā ir tāds piens, kas nāk ārā, ka vispār tur saprast nevar. Ja. Bet tā ir tā cilvēka pārliecība, un viņš ar to dzīvo, un ir labi viņam varbūt ar to. Bet man personīgi ir vajadzīga izaugsme. Es meklēju izaugsmi. Ja. Iet ar vien dziļāk un dziļāk Dievā. Ja. Dzirdēt Dievu balsu, dzirdēt. Tas taču ir, ka tu saņem. Kas var būt labāks, ka Dievs tevi uzrunājas un tu esi saņēmis? Tu pilnīgi viss nomet tanī brīdī, kad tu esi saņēmis. Savā laikā es saņēmu tādu teikumu no Dieva sporta zālē, bija aizgājis uz sporta zāli, savā laikā arī staigāju uz sporta zāli un tur ņēmos un darījos, un pēkšņi izgāja cauri vārdu. Es uzticīgs līdz nāvei, tad saņemt dzīvības vainagu. Man nevajadzēja vairs ne sporta zāli, neko. Es izgāju ārā, viss staigāju pārdomājis. Dievs ir uzrunājis. Amen. Es uzticīgs līdz nāvei, tad tu saņem dzīvības vainagu. Ko man vairāk vajag? Jā. Tādā mūžīgā skatījumā tas ir ļoti... bet teiksim par to tēmu bišķi turpinot, lai saprastu, kurš ir pareizais dzīves uzskats. Te vienkārši rakstīt teica, kā nolasīt, pārbaudiet visu, kas labs, to paturiet. Caur pārbaudi, bet citu atkal daudz pārbaudīs. Pārbaudīs, teiksim, vienu reliģiju, otru, trešo, bet tev tiešām to vajag pārbaudīt. Tā, īstenībā, nedomāju, ja teiksim labas atsauksmes, jā. Un tā vēl viena rakstvieta, kas ir arī svarīga, jā. Tā tad pie pārbaudas Lūkas evaņģēlijas 6. nodaļa. Jo tas nav labs koks, kas nes nelāga augļus, nevis tas ir nelāga koks, kas nes labus augļus. Protams, tur arī dzīves gudrs cilvēks pateiks, jā, kad respektīvi skaties, jā, kas no tā cilvēka nāk ārā, tas viņam ir, jā. To, ko viņš saka, nevar uz viņu paļauties, bet, laika gaitā, jā, kādi tie rezultāti. To jau ļoti labi var redzēt, teiksim, kad cilvēkam, svētgar cilvēkam, kas ir ar svēto garu, viņa nāk ārā svētā gara augļa. Tas, kas tā teikt, tikai pļāpā, ka viņš ir ar svēto garu pilns, tā kā tur pilnīgi,
Es nezinu, man personīgi, sevišķi jau, kad es dzirdu tādu vārdu svētīgais brālis vai svētīgā māsa, es viņus 100 reizes pārbaudīšu. 100 reizes pārbaudīšu, tādu brīnumu ir redzēts pa visiem šitiem vairāk kā 30 gadiem, kamēr esmu, tā teikt, Dievā, kad, Jā. Tas ir interesanti. Tas salikums, jā, arī interesants. Bieži nelieto, jā. Svētīgais brālis, svētīgā māsa. Protams, no kura cilvēka mutes tas skan, jā. Jā. Tā, tāds, teiksim, kāda atšķirība starp reliģiju un ticību? Vai tādu, jā, reliģisku uzvedību, jā, un ticību? Kā tu to izstāstīs? Reliģija, viņi tā teikt, tad jau cilvēki tikai saka, teiksim, ka mums reliģijas nav un mums nav nekā tā. Viņa ir visās konfesijās, pilnīgi un konkrēti. Reliģija ir ļoti spēcīgi iekšā visur iesūkusies. Tas ir burts, taisn tā kā burt. Jā, pienes burta, raksts jau saka, burts nokau. Nokau burts, un tur jau ir tā lieta, un tāpēc arī ļoti daudz cilvēku tiek nokaut. Viņi iet projām no draudzes. Kāpēc? Tāpēc, ka burts viņus nokau. Jo pēc burta tur kaut kā tur tā ņemās un darās, zin, tā kā, un tas te viss, tas ir tā piedzīvo, zin, tas ir tik sāpīgi vispār, kad, Tas nozīmē nesako būtībai. Jābūt mīlestībai. Jā. Lai kā arī nebūtu mīlestība, cilvēki dara dzīvu. Cilvēks, kas nes savā sirdī mīlestību, viņš ir dzīvs. Kas nes burtu, viņš nokauj cilvēku. Ir jau redzēts. Šitas te Ventspils draudzē mums bija arī viens brālis tāds, ļoti dedzīgs. Viņš bija tik dedzīgs, ka vispār tur uguni varēja iekurt. Varēja iekurināt uguni, tiešām. Un mums viena tāda ļoti laba māsa Ventspilī, tur bija tādā laikā 90. gados, kad es tur dzīvoju un biju, kad, un tās dedzīgais brālis bija viņas brālis, miesīgais brālis. Un vienreiz viņa pa savu brāli bija lūgu uz Dievu, un viņa saka, un es redzu, ka mans brālis Dievu rokas ir tā kā spieķis, uz ko Dievs atbalstās, viņa saka. Bet pēc tam, kad viņš iet, un ka viņš attaisa savu mutu un kaut ko runā, aiz viņu paliek apdeguši ķermeņi. Viss ir apdeguši, viss ir sadedzis aiz viņu. Un beigās, ja viņš pamet draudzi, aizgāja prom, un kārtīgi troks un uztaisīja draudze, un mēs te bijām aizbraukuši uz Ventspilu, un skatos iet, viņš apdīva savu sievu, viņam ļoti tāda sirsnīgi atvērta. Iet, un viņi ieraug mūsu, mēs tik daudz gadus nav redzējušies, un viņu raujās pie mums, un viņš paķer aiz rokas parau, un visi pats sasveicināties neļauj pienākt klāt. Reliģija. Jā. Traki tas ir, jā. Kā jādzīvo ticīgam cilvēkam? Kā jādzīvo? Jāstāv pretim grēkam. Jā. Ticīgam cilvēkam ar grēku nav nekas kopējs. Ja. Grēkam nē. Un viss, par to jau ir runāts daudz un viss. Un tas ir... Kā lai zinu, kas ir grēks? Tā ir ļoti laba lieta. Jā, tas ir... Es ar kādreiz nezināju, kas ir grēks. Kā es varēju zināt, kas ir grēks? Dzīvoju, tā teikt, plūdu. Tanī bezdievīgajā straumē. Vienkārši plūdu, tā kā upe plūst. Un tu plūst, un tev ir tik labi. Tā, ka tu paņem rokā raksts un sāc, tā teikt, lasīt, un kā arī, teiksim, šitādu pašu jauno derību es savā laikā kopmietē dzīvojot vienam cilvēkam atņēmu. Vienkārši es ieraudzīju grāmatu, kādu es nekad nebiju lasījis. Biju izlasījis daudz, bet kaut ko tādu es ieraudzīju pirmo reizi. Un es viņam atņēmu un pie sevīm pateicu, ka es viņu izlasīšu. Parā kā viņš tās? Jā, jauno derību šitā te zilo es atņēmu tam cilvēkam, pat cik bija jauns, pār pa 30 gadu, un briesmīgi stiprs jutos tanī laikā. Bija tāds, ka varēja atņemt, un kas sāk lasīt, es nesapratu pilnīgi neko. Es domāju, es izlasīju tik daudz grāmatas, un viss es sapratu, pa ko iet runa. Šito grāmatu es lasu, un es nesaprotu pilnīgi neko. Jā, un pēc tam, protams, jau iepazinos ar kristiešiem, iepazinos ar ticīgiem cilvēkiem,
sākām runāt, sāk man kaut ko skaidrot, sāk stāstīt, pats lasīja dienām un naktīm, lasīja. Man bija 2 grāmatas, man bija Jaunā derība un tādā laikā simfonija, tagad viņi saucās par konkordāns. Un man bija 100 jautājumu. Visu laiku es ejot pa šito dzīvi, visur es redzēju, visur man bija jautājumi. Visur, kur es darbā, visur man bija jautājumi. Vakarā es meklēju uz visiem tiem jautājumiem atbildes. Un tik šķīru vaļā simfoniju meklēju, teiksim, tādu konkrētu vārdu kaut kādu, meklēju un pēc tam Bībelē salīdzināju un visu lasīju. Un ka bija tā iegājis iekšā, pat reizēm naktīm negulēju. Bija tā iegājis iekšā, kad es tā beidzot pirmo reizi izdzirdēju Dievu balsi. Jā, izdzirdēju Dievu balsi. Jā, kad vārds sāk runāt. Jā. Bet tā ir cīņa. Tā ir tā degšanas, tā deksme, ka tu gribi uzzināt kaut ko jaunu. Tas jau bija pēdies, viss tā pasaule bija pēdusies. Viens un tas pats, nekas jauns, pilnīgi nekas. Dzīšanās pēc naudas, kaut ko tur šitas te viss strādā. Tāpat tu nenopelnīsi tik daudz, cik tev vajag un cik tu vari notērēt. Jā, un tā kā paldies Dievam par tādām grāmatām. Varbūt jaunām derībām. Jā, tā kā. Varbūt mēs varam aizsūtīt, kurām vajag. Varētu viņu vienkārši aizsūtīt. Varam aizsūtīt, protams, kā tad kāda runa. Jā, tā kā. Ja kāds sapratis, ka viņam nepieciešama jaunā derība, tad ierakstiet komentāros, mēs jums aizsūtīsim Latvijas robežās pirmajiem 100 pa brīvu. Jā. Kas vēl tāds ir? Jā. Šīs nots arī varētu pabeigt. Tās. Dieva svētības visiem. No tā. Paliecināšu, tā teikt, par vecāko dēlu. Vecākais dēls man aizbrauca uz Angliju strādāt un nodzīvoja tur cik gadus un atbrauca atpakaļ uz Latviju. Atved, teiksim, labi nopelnījis un labi sakrājis. Bet vienā braucienā uz Latviju viņš iepazinās ar meiteni un viņa palika stāvoklī, un tad viņam bija jābrauc no Anglijas uz Latviju. Bet viņš teica, ja es atbraukšu uz Latviju, es sākšu dzert. Anglijā, kamēr tur ir viss darbs, ka tu tur ir viss iekšā, viņš saka, tur vienkārši nav laika domāt par kaut kādu dzeršanu, bet atbraukšu uz Latviju, te ir visi vecie draugi, visu, un es sāku dzert. Un tā meitene domāja, ko tu te stāsti, tu tik forši puika, nedzer neko, tev naudu, tu visi sapelnījis, sakrājis, kas te muļķības runā? Viņš atbrauca uz Latviju, arī atrada labu darbu, labu atalgot darbu un sāk strādāt, un tiešām, jā, sāk dzert, sāk lietot alkoholu, un viņam, atbraucot uz šejienu, viņam bija laba naudas summa, viņš vienkārši atstāja pie manīm, viņš saka, Fāter, lai guļ pie tevīm, tā nauda nevienam nav jāzina, un ka man tāda nauda ir, un man naudas uz kartēm, man viss tur pietiek, un viss, gāja kādu pusgads pagāja vai kā, un viņš saka, braukt pie maniem, viņš saka, piezvan tikai, viņš saka, man vajag 1000. Kādas problēmas atbrauc, paiet nedēļa, atkal vajag 1000 vai 1,5, paiet nedēļa, atkal 1000 vai 1,5 vajag. Es domāju, kā tas ir, kā, tu taču strādā, tev tik labi atalgots darbs, bet tev, tu to naudu tērē, un es vēl tādu tāds, tā pilnīgi, man tā kā pirkstapim, var teikt tā, Un tad es sāku domāt, un sāku lūgt par savu vecāko dēlu, un sāku domāt, un te jau es sapratu, ka viņš ir sācis spēlēt, kā viņš sauc? Azartspēles sācis spēlēt, jā. Un nerunājot jau par to, un es viņam saku, tev nav žēl, tavu nopelnītā nauda. Tev tie 1000 visi aiziet tā, kā atnāk, kur tu viņus tā ir pelnījis, strādājis gadiem, nopelnījis, sakrājis, un tagad tev viss aiziet, tev nav žēl tā nauda. Viņš saka, nē, man nav žēl. Es saku, cik tad tu vakarā var nodzert? Viņš saka, kā? Ieejam bāriņā draugiem, viņš saka, kas tas ir 500 eiro pa vakaru, tas nekas nav. Es tagad tā pārdomāju visu, es domāju,
te ir demoniska apsēstība. Viņai kaut kādā veidā, savu kādiem ceļiem iegājuši iekšā dēmoni, lietas ir jāsauc savos vārdos, un te ir jācīnās ar dēmoniem. Te nav ko lūgt par kaut kādām slimībām, par kaut kādām atkarībām, kaut ko te ir konkrēti jāsāk cīnīties ar dēmoniem. Nu, man, kad es biju jauns ticības bērns, kad tikko nācu pie Dieva, es kaut kā tā vakarā gāju gulēt un liku uz krūtīm bībeli un rokas tā lika sev pāri. Un tā es vienmēr aizmigu. Tā bija aizrāvies. Un tagad es atkal sāku pat savu dēlu lūgt, saliku rokas uz krūtīm un sāk dzīt no viņa ārā dēmons. Es saku, Jēzus Kristus vārdā, es jums pavēlu iziet no viņa ārā. Kā viņi ir iegājuši, es nezinu. Viņš ir mans dēls. Man uz viņa ir tiesības. Velns tev uz viņu nav nekādas tiesības. Un šitā katru vakar gāja gulēt, saliku rokas uz krūtīm un zinu ārā. Vienkārši pats pie sevi mierīgi. Ināriņi guļ savā gultā, es savā gultā, un es pavēlu dēmoniem iziet ārā. Vienkārši pavēlu. Un vienā naktī pēkšņi sākās cīņa. Man apkārt bija milzīgi daudz dēmonu. Un mēs cīnījāmies ar viņu, un cīnījos ar viņu. Guļot, ja? Ja, tā guļot, rokas uz krūtīm, kā es atgulos katru vakaru un lūdzu par dēmonu iziešanu. Pavēlēju viņiem, nevis lūdzu, bet pavēlēju viņiem iziet ārā, ka viņiem nav tiesības uz manu bērnu. Un pēkšņi sākās tā cīņa. Un atkal, viņi tik veikli. Un cīnos, un pēkšņi dūrs kaut kādas. Un viss tā dēmoni, viss tas pūzens, viss aiz tām durīm. Satanājos. Tad tev bija acis cieta, bet tu to iekšēji jūti, ja? Tu saproti, tā ir pilnīgi realitāte. Tā ir pilnīgi realitāte. Jā, bet tu fiziski neredzēji, bet tu garīgi jūti to. Es visu to redzēju fiziski. Es redzēju tos dēmonus, es redzēju visu to, es redzēju taču tās durvis. Es redzēju, kā viņi aiz tām durīm iesprūk iekšā. Un tagad es pie tām durīm klāt un rau viņas vaļā. Mājās, savās mājās. Tā, gultā guļot. Rokas uz krūtīm tā, guļot. Viss tas notiek tā, guļot. Bet tu kā? Un tas ir, es nezinu, kā to var nosaukt. To var nosaukt paredzējumu, to var nosaukt vai kā. Bet faktiski tā ir cīņa. Tā ir cīņa. Tas nav obligāti, tev jābūt kājās vai kā tu vari gulēt gultā, bet tev notiek garīgā cīņa. Jā. Un viņi aiz tām durīm, un es viņas rau vaļā. Viņi no tās puses rau ciet, es rau vaļā, un man izdodās tās durvis atraut vaļā. Un tanī brīdī viņi visi no tās telpas izsprūk ārā un tā izšķīst. Vienkārši izšķīst. Es pieliec gultā sēdes. Domāju, vai tiešām ir noticis? Vai tiešām ir noticis? Vai tiešām no mani bērni ir izgājuši ārā? Bet, Satanājos, kā tu cīnījies ar viņiem? Kā tas izpaudās? Tā vienkārši cīnījos. Ar lūkšanu, ar attieksmi, ka tu jūti, ka tev ir spēks, vai kā tas tev? Es nezinu, es vienkārši ar viņiem cīnījos. Vienkārši cīnījos. Tā nevar izstāstīt, bet vienkārši tā ir cīņa. Tas ir cīņa tā, ka to kādu cīnies. Un tu, teiksim, cīnies ar kādu, un tu cīnies. Un tas ir tāpat kā dēmoniem. Tu taisni tāpat cīnies. Bet viņi ir milzīgi daudz, un tu cīnies. Labi. Jā. Un tagad es domāju, vai tiešām ir noticis? Vai tiešām no mani dēli izgājuši ārā? Un atkal pienāk pirmdiena, es domāju, katru pirmdienu es jau biju pieredzis, ka viņiem vajag 1000 vai 1,5. Un tagad pienāk pirmdiena, klusums. Domāju, vai tiešām? Pienāk otra pirmdiena, zvans. Nevar pie tevīm iebraukt. Viņš dzīvoja Limbažu rajonā tādā laikā. Un viņš to gaļu vadāja uz centrālu tirgu un visu, un to lielo mašīnu tur un visu. Un viņš saka, nevar pie tevīm iebraukt. Es saku, protams, kad var. Tagad viņš atbrauc, noliek mašīnu, ienāk iekšā, apsēžamies virtuvē pie galda, uzvaram tēju, sākam runāties. Es redzu, ka viņš ir savādāks. Agrāk viņam nebija interesi. Viņš runāja manim, fāter, labi ir, paskatījās griestos, tā. Bet tagad viņš man skatās acīs un runā manim tā kā vīrs ar vīru. Un viņš kļuva pilnīgi cits cilvēks. Viņš vairs nebija tas mans bērns, kurš bija agrāk, kuram, viņš bija pilnīgi izmainījies. Jā.
Un šodien viņš dzīvo pilnīgi savādāk dzīvi. Jā. Pilnīgi savādāk dzīvi viņš dzīvo. Jā, tā kā tas ir, un te ir arī, teiksim, un es par šito te daudziem esam liecinājis, kā es esmu personīgi izcīnījis to cīņu. Es pat Inārai neprasīju savai sievai palīdzību, neko. Vienkārši es sapratu, ka tā ir mana cīņa, man tas ir jāizcīna pa savu bērnu. Jā, un pēc tam jau, protams, ka es liecināju mājas grupā, un te bija atnākuši arī cilvēki, kuram tur, teiksim, dēls dzer un netiek nekādīgi vaļā, un es saku, paklausies. Un viņš ir slims, māte sēž mums mājas grupā, viņš ir slims. Es saku, paklausies, viņš nav slims, viņš ir dēmona apsēsts, un jācīnās ar dēmoniem, tev nav jācīnās ar kaut kāda, ja tu cīnīsies ar slimībām, kas ir tavā bērnā iekšā, tad tie dēmoni nekad no viņa ārā neizies, un viņš turpinās dzert. Sēž un klausās, zin ko, tu pats esi dēmonu pilns, mans bērns ar dēmonu pilns, es esmu svētgāri kristīts sievu, kā mans vērts var būt pilns ar dēmonu. Un šitā te iet gadi. Finālā tas bērns nomirst, tā māte nomirst, un tā viņa ārā neiziet. Tā viņa paliek iekšā. Es to esmu piedzīvojis, es to esmu redzējis. Jā. Un te jau pat realitāte, un pats fakts vienkārši tev jāsāk domāt, galva. Ja mans bērns ir tādā atkarībā, tātad viņš ir dēmona apsēsts. Tā nav nekāda slimība. Ar tiem dēmoniem ir jācīnās, viņa jādzen ārā, un ja cilvēks viņus zīs ārā, mātei un tēvam ir visas tiesības uz to. Un finālā viņam ir jāpaklaus. Viņam ir jāiziet ārā. Jā. Tāpat manā jaunāko dēlu bija problēmas. Arī tāpat dzēr un tur viss kaut ko, un tāpat ir palietojis kaut kādas tur narkotikas, pamēģinājis, bet aizrāvies nav. Un šitas te viss, un tagad, tu jau pārdzīvo pa savu bērnu. Tu jau pārdzīvo, un tagad es te atkal viņš aizgāja prom mēs te īrēju viņš te dzīvokli pie mūsu mājā te, un finālā es pateicu, zinu, es jau sāku nogurt maksāt tev par dzīvokli, tev pašam jāmaksā. Un šitas te viss, un domā, un tu visu laiku domā par savu bērnu, ka viņš ir tādās atkarībās. Un šitie atkal ir pilnīgi, tā teikt, atkal par citu situāciju. Un tagad es sēžu mājā pagrabā un darbojos tur, griežu metālus, tur ņemos daros to, ko man tur vajag darīt, un domāju par savu jaunāko dēlu, un pēkšņi man iekšā sāk runāt par pazudušo dēlu atgriešanos. Es Dievam saku, Dievs, kā? Šitas, bet es taču viņu pazīstu. Tas ir, es nevaru tam noticēt, ka viņš var tā kā pazudušais dēls atgriezt. Es nevaru to, man tas neaiziet līdz manām smadzenēm, es taču zinu, kāds viņš ir. Jūt, ka Dievs man kaut kā sāk vest tā kā tālāk. Un sāk vest tālāk, un sāk vest uz to pazudušo, uz to tēvu, kuram dēls, Bībeles tēvu, kuram dēls bija aizgājis pasaulē. Un man tā kā sāk vest uz to un sāk uzrādīt uz tā tēva pacietību. Un es saprotu, ka man ir jābūt pacietīgam, ka man ir jāgaida taisni tāpat kā tas tēvs Bībelē gaidīja savu dēlu. Viņš bija krutais vīrs, viņš varēja savu saimu aizbraukt, viņš varēja paņemt to dēlu aiz ausīm atvest mājās un jēga no tā kāda. Es varētu aizbraukt, paņemt savus dēls un uz notu un visu aizbraukt uz Mārupu, tur, kur viņš tur mit un atvest viņu mājās. Jēga no tā kāda. Pilnīgi nekāda jēga. Viņš atkal pēc tam nākamā dienā, kā tiks no mājas ārā, būs atkal prom uz savu Mārupu, atkal dzers un atkal darbosies ar tām muļķībām, ar kurām viņš nodarbojās. Un tad es sapratu, ka ar šito dēlu man ir jābūt pacietīgam, ka viņš atgriezīsies man kā pazudušais dēls, teiksim, kurš ir tā iegrims pasaulē. Un tad arī vienu dienu es sēžu un atkal es tā domāju, interesanti, cik ilgam laikam jāpaiet, lai viņš man atgrieztos. Un man radās tā kā kontakts, tāds īsts kontakts ar to tēvu. Es tā kā sapratu to Bībeles tēvu, to, kuram dēls aizgāja pasaulē, ka mums tā kā vienāda situācija. Pilnīgi izveidojās tā kā, es nevaru to pateikt, kā tas tā izveidojās, bet tas kaut kā tā izveidojās. Pilnīgi tā, ka es viņu sapratu.
Ne jau pavelc saka, tas vārds ir dzīvs. Dieva vārds ir dzīvs, viņš darbojās. Ja. Un tad Dieva gars tev tad runā, viņš tev parādās tās dzīvās attiecības. Jā, un šitas te, un arī, teiksim, mēs viņu pārvērt tagad uz jaunu dzīvokli, tas pats jaunākais dēls, viņš ir sācis normāli strādāt tagad. Alkoholu viņš jau pagaidām lieto. Bet jau pats fakts, ka es viņu pārvedu uz dzīvokli, kur viņš noīrēja jau pats pa savu naudu un viss, ka viņš man pateica, viņš saka, tēti, viņš saka, kā man ir apnicis dzert, kā man ir apnikus tā pīpašana, es gribu no tā tikt vaļā. Pa šitiem gadiem es to pirmo reizi dzirdēju, un tas jau ir rādītājs. Tas nozīmē, ka viņā jau kaut kas iekšēji sāc kustēties un darboties. Jā. Ja? Grib izmaiņas kaut kādas. Jā, ir sākušās izmaiņas, jā. Bet Dievs man uzrādīja uz pacietību. Un te man nav kur sprukt. Jā. Man vienkārši jābūt pacietīgam un jāgaida. Un es zinu, ka viņš atgriezīsies. Jā. Tas atgriezās pie savu tēti, un šitas atgriezīsies. Kaut gan viņš jau nekur tālu nav. Viņš ir pat 10 minūtes brauciena attālumā.